Premiumoptikas.lv jaunums! Hik Mikro links sērija. Attaisīsim vienu kasti vaļā, paskatīsimies, kas mums ir komplektācijā, aplūkosim ierīci, cik viņa ir ērta, kāda ir specifikācija, salīdzināsim visus sērijas monokulārus un dosimies ārā lauka testā. Ja tev rodās vēl papildus jautājumi, tu zini, ka vienmēr mums var sazināties un mēs tev ieteiksim visu labāko. Nu ko, varam vaļā un skatāmies, kuru mēs nu visam skatīsimies. Es paņemšu, piemēram, šo te 35. Varam vaļā un skatāmies, kas tad šeit mums ir iekšā komplektā. Kā mums viņu dabūt labāk. Šīdā te attaisam vaļā. Ko te mēs te redzam? Nodalījumu ar visu nepieciešamo. Iekšā mums šeit ir mikrošķirts drāniņa. Lielais manuālis, izceļas aplikācijām un garantijas talons. Aicina pievienoties Hik Mikro mednieku pulciņam. Pat ierīce, aksesuāri, lādētājs, 2 akumulatoriem, barojās ar C-type, indikators, kur mēs varam redzēt, kā mūsu akumulators ir salādējies. Tā, C-type kabelīts, tās nopietnas un stingras, droši vien normāliem ampēriem. Ir akumulators, viens, kas ir čeholā, un otrs, kas ir tukšs. Tāpēc, ka droši vien, kad vēl viens akumulators ir pašā ierīcē. Tad ir reiz pa akumulatoriem, varam vaļā un skatāmies, hop, un tiešām tā arī ir. Uzminēja 18650 elements un skatāmies, cik ir ietilpība 3,3 amperstundas, tā kā gana nopietnas, jā. Es skatos, ka šeit arī ir aizsardzība, čipiņš paslēpies mīnus kontakta daļiņā. Es redzu, ka šeit nav iekšā maciņa, droši vien, ka šeit ir paredzētais kompaktais izmērs no Hik Mikro. Šī ir vismazākā termokamera, tad acīm redzot ir paredzēts, lai mēs ieliktu viņu šādi te iekšā, krušu kabatiņā. Nu ko, tad taisam pārējās kastes vaļā, skatāmies, kas ir kopīgs un atšķirīgs šīm ierīcēm. Sērijā mums ir 5 termokameras šobrīd, kopīgs ir korpus, ļoti gaumīgs, patīkam paņemt rokās ar reliefu, no rokām mums viņš neslīd un ir ērts. Nav tātad mēs redzam rokas siksniņas, komplektācijā mēs neatradām arī kakla siksniņu, tā kā tas ir tas, pa ko dar padomāt. Interesants tātad baterijas nodalījums ir, 2 baterijas mums ir komplektācijā. Viltīgi ir tas, kad lenta baterijas izvilkšanai paslēpjās zem akumulatora. Tad tā nav atsevišķa lenta, kas ir neatkarīga no vāciņa, līdz ar to mums nav tāds iespējas ielikt iekšā akumulatoru bez lentas un pēc tam čibināt ar atslēgu vai ar nazīti ārā. Tā kā tas tāds mazs sīkums, bet liekas ļoti asprātīgi tas ir izveidots. Tomēr jāpiešaujās, nebūs tik vienkārši. Hop, viņam jābūt vaļā, un tagad viņš aiztaisās ciet. Okulāra kausiņš ļoti viegli rotē. Tā ir tāda svarīga lieta, ja skatāmies, varbūt ar labo vai ar kreiso aci. Dioptrija un attiecīgi objektīva asums. Objektīva asums gan ir lielākajiem monokulāriem, kas ir 384 sensoru. Mazākajiem ir fiksēts fokus, tā teikt, labā lieta, ka mums nav jāregulē asums. Un mans uzskats, es domāju, ka Rainer arī, tām mazajām lēcām tā ir tāda priekšrocība. Dziļuma asums nav tik liels un īstenībā tā ir tāda lieka lieta un termokamera var lietot ērtāk. Pogas arī ērtas un saprotams, ļoti daudziem ražotājiem risinājums ir ļoti līdzīgs. Tad mums ir ieslēgšanas poga, meņu poga, un attiecīgi izceļi uz ierakstīšanu, uz pietuvināšanu un uz lielo izvēli. Un tad par atšķirīgām lietām runājot, tad mums atšķirās šeit objektīvi 10, 15, 19, 25 un 35 un attiecīgi sensori, tātad 10 mm mums ir 256, 15 mm mums ir ar 320 sensoru un attiecīgi lielākais sensors šajā sērijā ir 384, 288, 19 mm lēca, 25 mm lēcas, 384, 288 un visbeidzot vislielākā termokamera šajā sērijā ir 384, 288, 35 mm objektīvs un šeit pikseļu izmērs ir 12 mikroni. Tāds mazs plusiņš Hik Mikro ražotājiem. Vēl nepastāstīju vienu tādu svarīgu lietu, arī ekrāna atšķirās 1920 pa horizontu lielākajām, tad mazākajām ir 1024, 768. Tad noliekam mēs vismazāko un vislielāko mēs redzam, ka korpusi ir gluži vienādi, tad vienīga atšķirība tad mūsu objektīva izmērs, jā. Šādi te mums izskatās 35, šādi 10. Lūk, ko, tik tālu mēs esam tikuši, ejam tālāk un dodamies dabā un skatāmies, cik mēs tālu varam ar šīm kamerām ieraudzīt. Tas korķīts nav? Vai? To mēs pateiksim, tā kā mēs filmēsim, tad mēs zināsim, vai viņš traucē.
Esam atpakaļ. Nu, viestur, izmēģinājām termokameras, paskatījāmies, kā viņas strādā, izpaidījām pogas un tā tālāk. Jautājums tev. Kāds tavs secinājums par viņiem? Nu, tā teikt, neliekšos no komplimentiem. Šis ir viens no maniem favorītiem. Nu, tāpēc, ka tas ir tāds piekasīgs, īstenībā man sīkuma vairāk dzīvē uztrauc nekā lielās lietas. Pirmkārt, jāsaprot, tas ir no ražotāja Hik Mikro, tad Link sērija, un šis ir tā kā starterītis. Nu, tad šitās ir tā kā tās, ar mazākiem objektīviem, mazākiem sensoriem pa vislabāko cenu. Parasti man patīk to ražotāju vērtēt pēc tā sākotnējā. Cik tad viņš piešķir tādu vērtību, entuziasmu, garu un dvēseli liedot saviem produktiem. Un šis man ļoti patīk. Ja man iepriekšējā Link sērija tā nevisai patīk, man drausmīgi nepatīk sāno šitās dioptrijas. Tad šitien te man patīk itin viss, pirmkārt tā vāciņš, ļoti vienkārši, bez magnētiskiem risinājumiem, garam šņurītiem, viņš vienkārši ļoti labi strādā, nekāda problēma. Tāpatām arī skatos visiem mehānismiem, arī galvenais, kad mīnus 10, 12 vai cik 15 grādi varbūt tajā dienā pat bija. Viss ļoti labi strādā, arī pogas. Pogām jābūt arī tādam, lai ar cimdiem viņas var darbināt un saprotams, tā kā tas viss ir super. Jautājums ir par to, ka nav siksniņa. Jā, zin kā, man tā liekas, ka tā siksniņa vairāk ir plakaniem produktiem vairāk. Es tā domāju, kad kad tev tas monokulārs ir plakans, tad tev vai šitā jāizķer, vai šitā te. Šitais tev vienkārši tā kā, kā saka, pa kokiem, ka kāpēc zara izķerās. Un īpaši neprasās. Viena lieta, ko varēja to kakla siksniņu gan piedomāt klāt. Un ielikt komplektā, jo tad, jādomā pašam kaut kādu pieliekamu un īsumā, kā svarīgi ir dabūt tādu drošu kakla siksniņu, lai tev vienkārši viņš nenokrīt un neiekrīt kaut kur sniegā vai zem tonīšu kādos dubļos. Tad, lai interesantāk ir jums un interesantāk arī viesturam, spēlējam uzmini termo bildi. Jā, ok. Tad ejam uz pie pirmās un tad... Rainera rīkoties konkurss, uzmini termo bildi. Te jau vienkārši visu var saprast. Tad ļoti viss skaidrs. Un tu esi nomānījies un ar palielinājumiem spēlējies vēl, ja? Jā. Tas jau vairs nav godīgi. Mazākais, kas mums ir ar 10 mm lēcu, un tur bija 256 sensors, ja? Tad augšā pa labi, augšā pa kreisi ir 15, centrā mums ir 19, pa labi apakšējais mums ir 35 un apakšējais pa kreisi ir 25. Es vienkārši minēju ļoti ātri. Jā, beidzot mēs tev nav arī taisnība. Nav vēl projām jāviens, viss nākamajā reizē mums būs tabulēs muguras, kur mēs varam piefiksēt šo visu. Mēs varam tādu digitāli uztaisīt. Varam arī digitāli uztaisīt. Tas sanāk tā, ka pa vidu ir 35, augšā labais ir 10. lēca. Tur es uzminēju. Jā, apakšējais ir 15. lēca. Tad augšējais kreisējais ir 19. lēca un apakšējais ir 25. lēca. Tālāk pie nākamā uzmini, tad šis te ir 100 metri un... Mazie plēsēji. Jā, mazie plēsēji. Ok, esaiši tādu bildi arī. Tad viss ir skaidrs, augšā pa labi mums ir 10, 250, augšā pa labi 15, 384 ir kreisais, apakšējais, tad 19 mums ir labais apakšējais, centrā mums ir 25 un augšā pa kreisi mums ir 35. Ir tikai viena kļūda, šie tie divi ir vietām. Jāsumē, sanāk, ka 25 ir apašais labējais un 19 pa vidu ir. Rezultāts šobrīd ir šoks, es skatos šajā reizē. Kas tūlīt saņemsies? Neizglējušies arī. Saņemsies. Vispār baigi labi visu labi rāda, ne? Tiešām labi. 256 un 10. lēca augšā pa labi ir. Es pateikšu, šitam ir ļoti grūti uzminēt. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad principā šim te visiem 384 sensori un tev mainās 4 mm, kā tu vari sajust 4 mm, kāda ir starpība, ja? Tālāk šitiem te mainās pa 6 mm, ja? Tas nav cilvēkam izdarāms. Kādas attaisnojums nākamais izdomās? Šitais būs 15. objektīvs, šis te mums būs 19, šis būs 25, šitais 35. Labi, šitais bija 35, šitais 25. Nē, tev vajadzēja mainīt vēl iebrauc lielākās auzās. Kreisais augšējais ir 19, pa vidu 35, apakšā kreisais 25, 10 un 5. Jā, tā godīgi, tu šmaucies. Tu zini, ka mēs jau tabulu uztaisīsim, un vienkārši tu speciāli izgriež šitā te, kad es nevaru saprast. Tu pa vidu, kā tu vari saprast. Ierakst komentāros, cik daudz tu uzminēji. Viestram šoreiz tā čāpīgi gāja, tāpēc viņi uzvarēja šoreiz ir ļoti viegli. Jā. Tad ejam tālāk pie augstuma un skatāmies, cik kā tad mums kura termokamera rāda kādos metros. Pirmais ir 50 metri augstums.
Interesanti, ko uzreiz arī var pievērst uzmanību, kad šiem te lielajiem 35, 25 un 19 ir citādāks ekrāns. Viņiem ir apaļais ekrāns iekšā. Okay. Un sanāk 10 un 15 ir kvadrātains ekrāns. Okay. Tur, laikam, izšķirspēja arī bija atšķirības. Uz ekrāna, jā, bija 800, man liekas. Jā, ekrāna atšķirības specifikācijā bija. Bet tiešām viņi jau te nevarēja izvēlēties. Apaļa ekrānu? Jā. Nepārbaudīju. Varam pārbaudīt. Interesanti pēc pastīties uz. Nē, bet varētu būt tur vienkārši cits ekrāns iekšā bija. Pēc specifikācijas viņi atšķirās ar ekrāniem arī. 10 lēcē arī regus var redzēt. Jā. Tas interesanti, nu, ka tur ir švaki, bet var redzēt. Mazākais sensors, kāds viens ir iespējams, protams, ka ir vēl mazāks sensors. Bet jā, var redzēt, siluetu var redzēt un arī var redzēt ļoti labi to pašu dzīvnieku, jā. Un arī mazos plēsējus var redzēt. Priekš 10 mm ļoti labi bildījām. 50 metros, jā. Cūku un pups var redzēt ar visiem. Tas arī forši desmitnieks arī redz, kad kustās, kad var redzēt, kad viņš uzzīmē viņus. Un te jau fantastiski bildi. Un tad 50 metru siltums. Šis ir tas, kur tu teici, kad ko tad es varu uzminēt? Nu, vienkārši ļoti labi viss rāda. Nē, nu labi, to 258 sensoru uzreiz var pamanīt, jā, nu, tur ir skaidrs. Bet, teiksim, 384, ja tur mainās, nu, nezinu, pa dažiem milimetriem tikai objektīvi izmērs. Un tad jautājums tev 50 metros. Pilnīgi viss ļoti labi ir. Nu, tā kā. Okay, 100 metriem. Nu jā, tad trofeju vairs 10 to vispār neredz. Es teiktu, ka pat vispār neredz. Nē, nu bišķiņi tur var pamanīt. Kaut kāds ir tur. Jā, bet vispār ir diezgan labi tur bildīti. Nekāda vaina nav. Es saku, baigi nevar redzēt atšķirību. Viņi ļoti līdzīgi tie visi. Nu, man liekas interesants īstenībā 15-nieks. Es zinu, ko 15-nieks interesants, jo viņam ir fiksēts fokus. Jā, nav tā jāregulēs. Besi jārāt čakarēties ar tām visam regulācijām. Man jau sāk besīgi ārā. Tas vecums jau pienācis. Nu, vienkārši, zini kā, iesaidz apskaties visu lauku, un tas ir viss tur augstumā, vēl vienu roku vilkt ārā un kaut ko tur regulēt, tad nu jā, tad šitais īstenībā baigi labā lieta. Tev vajadzētu vienu kameru, ja, ko tu pacēl augšā, ieslēdzās, nav pogas, nav nekas, ja. Paskatās, un tas ir viss, jā. Un īstenībā ražotāji varētu uztaisīt vislabākos, teiksim, viņas sūta uz Latviju preci, tad vienkārši viņi zina, kāda Latvijā klimatiskie apstākļi, kontrasta, gaišuma, viss ir saregulēt, un tas ir viss. Tad cilvēkiem tikai jāieslēdz fiksēts fokus un jāieslēdz ārā. Nu, tad, tev. Bet arī trofeja pasies, ļoti forši visos redzēt, izņemot 10. 10. pieņemsim te pērnu no tāda, mazā sivēņa jau. Jā, viņš, ja tā godīgi ļoti specifikācijas izšķirspējas ļoti izlēc ārā, tur ir skaidrs viņiem tur. Kā saka, pa trešdaļa ir mazāks sensors pa horizontu, un tur nav godīgi viņu likt klāt un līdzināt. Un te jautājums par mazajiem plēsējiem, ko tu saki? Mēs jau desmitnieki īstenībā bišķi var redzēt, ne? Tas kvadrātēns ir tas slapšuks, bet redzēt var. Nu, un 15. 15, man liekas, ka ļoti labi. Es domāju, ka viņam vajag lielāku distanci pat, lai varētu pateikt, ka kaut ko nevar redzēt. Paskaties, 15 tu ļoti labi redzi labs. Un ar āpšu siluetu ļoti labi redzi. Kas ir desmitniecēm jau ir tāds uzminīgi geometriska forma. Minecrafts, jā. Baigi interesanti tas, ka pasties 19 uz maksimālo palielinājumu, vai, man liekas, ka tas vēl nav maksimālais. Tas kā viņš to bildi uztaisa mākslīgi. Redzi, kāda viņš... Tāda salipināta kopā liekas, tāda virmo. Tāda nopladināta. Jā, tāda. Šiem, kas ir 25, 35, tiem nav, bet 100 metros siltums. Jā, ļoti labi. Jā, desmitnieki arī ļoti labi redz. Ņemot vērā, cik pa viņi iztērē, bišķiņi virs 500 eiro. Bet tu tam, tad ir. Tad jautājums tev uz 100 metriem, vai visas vēl projām spēcīgi turās, vai jau ir... Nē, jāsaprot, ja nav ragi, nav uzdevums ieraudzīt ragus, tad desmitnieki arī pilnīgi pietiek 100 metros tur. Nekāda vaina nav. Pārējās ir ar rezervi, tur nekāda problēma. Ļoti labi rāda. Un tad ejam uz 200 metriem, tie 200 jau ir sākam, man liekas, tie izšķirošie parādīties. Jā, tad ar simtnieku, silietas var saprast lielos pērno ruksi un tos plēsējiņus. Plēsējus vispār neredz. Nē, redz. Jā, es redzu. Redz, jā, es ejaucu ar vilku un buku, bet lielākos redz un pēc formas atpazīst, jautājums uz ko iet. Kā saka, iet uz lapsām un ienutiem, tad varbūt ir jādomā par bišķi lielāku objektīvu, bet ja iet uz ruksi, arī desmitnieks pietiek un var strādāt. Jā, protams, ka lielākiem objektīviem mēs ragus redzam, praktiski visiem redzam, jā. 15-niekam redzam,
Nu, tā nojaušana, teiksim tā. Nojaušana vairāk. 19, 25, 35 ļoti labi redzam, tā kā. Tā kā tā, kas mums ar baterijām? Baterijas ļoti mistiski noturējās ļoti labi, ne? Jā. Te var redzēt arī tos stabiņus, cik ir palikuši. Sanāk, mazajām vispār necik pat viens stabiņš nenokrita pa 3 stundām un kaut ko. Un tas sanāk, ka visam pārējiem pa vienu stabiņu nokrita. Tā kā diezgan ilgi turējās. Es gribēju minēt to, ka reku 10 te jau ir grūti saprast, kas tāds ir. Nu, tur akmens vai tur tā švaki ir. Un 15 jau arī tā, nu tā jau šaubīgi, man liekas. Man tā liekas. Nu jā, tad man mazākās kameras izšķirās. Tagad lielākā distancē, nu tāpēc 50 metros es neko nevarēju saprast. Beigās atšķirt, tikai vismazāko varēju atšķirt. Tagad lielākā distancē tad jau rodās mišiņā. Un interesanti arī kā šeit, ka maksimālajā palielinājumā, kad reku tie, kas ir 25. un 19. lēca, ka viņiem abiem diviem jau arī tā bildes laik palīdz sasmērēta, bet 35. diezgan labi vēl to varētu šķirt, kas tur notiek. Ne, tāpēc, ka ļoti liels lēciens, 25 un 35, tas ir daudz. Bet, teiksim, no 15 uz 19 tas nav daudz. Trofeja bija vēl vienreiz, divreiz palielinājumā. 200 metri. Bet paskatās, kā 200 metros trofeja redz. Un īstenībā tiem 35-niekam, nu pat tā, ka jau kaut kādas žuburs var nojaust. Viņiem vēl kustētos grozīt galvu, tad, nu, reku 25-niekam arī diezgan labi redz. Nu, tur saskaitīt tu nevarēs, bet, nu, redzēt tu redzi. Un tad ejam uz siltumu. Nu, tad jautājums tev, kas notiek 200 metros? No 200 metros ļoti izcējās 35. No 25-nieces un pat no 19-nieces tad arī tagad ļoti labi var saprast, nerāja, tad, teiksim, pa 10, pa 15-nieci, bet, nu, ar visam var pamanīt. Bet jautājums 10. un 15. Nu, tu redzi, ka tas ir cilvēks, jā, nu, tu redzi, ka tas ir suns. Nu, to tu saprast vari. Nu, tā, bet, nu, pasies kāda kubiciņa, ne? Jā, ne, man par to es saku, teiksim, monokulāri nopirkt mazu lēcu. Štrunca visi. Bet tie, kas nopērk tēmekļus ar mazu lēcu, likās, nedariet tā. Paskaties, nu kā, cik sastāv. 1, 2, nu 2 pikseļi varbūt tikai tur. Iedomājies, teiksim, tu izpusti viņu no tā pikseļa uz nākamo pikseli, un tev tā loda absolūti nav tur, kur vajag. Nē, te būs tagad tie tā kā bumba izskatās. Nu, tagad būs siltais laiks, mums vajag paņemt vienu tēmekli ar mazo objektīvu un izšaut, jā, paskatīties. Nu, 300 metrus tad pēdējais. 300 metros. 300 metri. Kas ir interesanti, ka redzēt 300 metros 10. nav vairs mazie plēsēji. Vispār nav. Vispār nav. Nu, bet paskaties, redzi tie mazie melamiņi. Nu, kaut kā, nu labi, tu jau tā kā oda tur meklē. Bet, nu, tur tā, nu, jā. Nu, tie mazie pelēti. Tik mazi, kad... Bet, nu, pieņemsim, reku, pasties 19 un 25. Jā, nekāda vaina. Viss ok. Nu, 15 arī tā atkrīt. Bet tās vispārējās redz un saprot. Un īsumā arī saprot tur... 35, pasties kā. Jā. Cik forši. Ar visu to, ka mazs sensors, mazā lēca, bet diezgan labi saprāda. Nu, un mazie plēsēji? 19-nieks varbūt tā asti pazūd, 25-niekam asti redz, bet tāda kvadrātaina 35-niekam ļoti normāli redz. Ļoti normāli redz. Man liekas, redz, kā tas algoritms, kas strādā, ka viņš tā kā mētā to tur, viņas ir izstāst kā putni, ka lido tur, vai kaut kas tāds, no tiem pikseļiem, ka viņi mēģina salikt viņu kopā. Tie 10. izskatās smieklīgi, ne? Redz arī 10. kas noteikti pazūd mazais. Jā. Vispār vairs neredz mazo. Bet arī redz, tad 300 metros tu pat neredzēsi mazus objektus. Nu, jā. Kad vispār viņi tur ir. Jā, nu, kā saka, nu, te nav vainīgi ne zāle, ne kaut kas, tu vienkārši neredzi. Tev vienkārši tā izšķirtspēja nav tik liela, lai tu viņus pamanītu. Nu, teiksim, sivēnu tu nevar ieraudzīt. Nu, un te arī, pieņemsim, parasti saka, tu paņemsi mazo lācu, mazo sensoru, un tu jau siltumu redzēsi līdz kilometram. Nu, šajā gadījumā mēs mazu plēsēju, lapsas izmērā, uz 300 metriem vairs neredzam. Nu, jā, tas ir viens un otrs arī tāpatām, teiksim, kad drupšas medī. Jā, nu, nezinu, teiksim, ja ir digitālais tēmeklis, ar infrasarkano piegaismotāju tieslēdzi, tu redzi, kā spīd acis, piemēram. Ja? Ar šādu mazo termokameru apskaties, kuilis viens pats, sivēnu nav. Bams un izrādās, ka tur ir sivēnu. Nu, tā kā tas jāņem vērā, jo tāpēc, nu, tā ir tāda lieta, jā, kad viņus vienkārši nevar pamanīt. Ja redzi mazie plēsēji, nu nav vispār. Jā. Siltums 300 metros. Jā, bet redzi, kā mēs tur neredzējām tos mazos.
Nu, šitien tomēr, nu jā, paskaties, kā tur izskatās, tas viss, tur nav skaidri vispār būšana, bet suni, nu, tad, kad nav nekādas šķēršļu, Tad var būt. bišķiņ kaut ko pamanīt jau var. Bet, nu, arī jautājums, uz kādu fonu tu skaties. Ja, teiksim, uz kaut kādu aramzemi uzsilušu, vai, teiksim, kad pavasarī nāk un pupus lasa nost, un tur ir akmeņi kaut kādi uzsiluši vai kaut kādi, nu, mālaināk, tad arī var gadīties, ka tev tur balti kaut kāda fona ir. Nu, un pa pārējām, kā tev? Pa pārējām, nu, par visiem var ieraudzīt. Nu, ar 15, protams, švakāk, bet ar visiem pārējiem, bet, nu, 3-5 ļoti labi rāda. Jautājums tev 300 metros, ko tu saki? Vai kaut kas atkrīt, vai vēl projām? Nu, 300 metros īstenībā visus tos lielākos, nu, varbūt tas 19 uz jautājumu ir, bet 3-5, 2-5 pilnīgi noteikti ir ok. Es gribēju vēl pieminēt arī to, ka mēs vienu citu reizi arī apskatījāmies. Siltums ir melns un augstums ir balts, un tad arī interesanti pasties, kāda bilde izveidojās. Cik, nu, labi ragus var redzēt. Ar šiem pašiem mazajiem. Pat iedomājies 50 metri pasties. Tā kā naktiniekam. Nu, jā. Vienkārši, nu. Un, teiksim, 35 vispār liekas tur, ka tu ar digitālo skaties. Pasties, cik labi. Un direktoīt būs arī 100 metri. Un 100 metros arī tu vari mierīgi. Nu jā, tā godīgi, jā, interesanti, jo tāpēc, ka tādām budžeta termokamerām kādreiz likās 100 metri, viss pietiek, un par ragiem vispārībā negāja ne runas, bet diezgan labi rāda. Nu labi, tad esam apskatījušies viņus dabā, esam izmēģinājuši, izspaidījuši, izmocījuši, apskatījušies termobildi un salīdzinājuši. Tad jautājums tev, kāds ir tavs viedoklis? Nu, zin kā vienmēr ir jautājums par kādu cenu. Jā. Jā, nu, teiksim, kur izvēlēties. Nu, viena lieta, ko es tiešām pamanīju, vēlreiz uzsverot, ka viņas ir ļoti kvalitatīvas. Arī tu to pamanīji, kad tev bija video jāpārlādē no ierīces, ja? Kā viņi strādā ar aplikāciju, visu pārējo, tu zini, ka produkts ir uztaisīts labi, un viņš tiešām ir kvalitatīvs. Nu, tā ir ļoti svarīga lieta, jo tad, kad ir sevišķi mums filmējot, pārnesot tos datus, tad tu nevari caur kabeli, tad tu nevari kaut kur kabeli kaut kas sanāk, tad caur aplikāciju, tad tur kaut kāda izšķirtspēja mainās, un tad tās ir diezgan liels tāds zubsāpes. Tas vienkārši parāda, cik rūpīgi tā ierīce nostrādāt līdz galam. Un šī ir uztaisīta ļoti rūpīgi. Šīm termokamerām tas ir viņa segments. Tas ir, nu, tā kā tas sākotnējais startiņš, ja? Nu, viņas ir līdz 35 mm, līdz 384 sensoram. Arī viņam cena ļoti patīkama. Kvalitatīvi viņi ir. Nu, tad vienkārši viņš katrs ir savā distancē. Nu, teiksim, pēc šī tā testa tu vari pateikt, nu, saprast, ka, teiksim, nu, ja tu gribi redzēt tur 200-300 metros sivēnus, nu, tad varbūt nevajag lietot šādu. Un uz jautājumu zīmes arī šādu te. Bet, teiksim, ja tev barotavu ir 100 metros, un tad tur pie mājām tur ir sevišķi, nu, es teikšu, kad es aiziešu pensijā, ja, un barošu vienu barotavu ar saviem kartupeļiem un āboliem un kas tur vēl, ja, un tad man ar viņu pilnīgi pietiks. Nu, viņa viegli maziņa, ļoti laba cena viņai ir, ja. Man ļoti patīk, kad ir tie fiksētie fokusi, ja tev tur nevajag baigi ieskarieties un nekāda vaina. Nu, viss, 300 metriem tur, nu... Mēs varam uztaisīt jaunu iesauku viņiem pensionāru fokusu. Nu, jā. Man pašiem patīk, viņš kādā filmēšanas Tad tu esi pensionārs. Es esmu, jā. Nē, tas baigi atvieglo. Nu, protams, vienkārši iedomājieties, ka mums ir kaut kāds 5 termokameras un visiem jānoroglē asams, jānoķer tā pareizā bilde dažādos palielinājumus, dažādās distancēs, un tu saproti, jo tev mazāk darbība, jo tev ātrāk viss notiek. Nu, ja tā godīgi, es pieņemsim, es sev noteikti gribētu šo te, kas ir fiksēto pensionāru fokusu. Nu, nē, zin kā, piemēram, tu brauc platībām, apskaties tos bukus, cik ir palikuši no lūžiem pāri vispār, jā, un tu vienkārši paņem un skaties. Jā. Vēl tāda iespēja ir, man ir tāds magnēts uz jumta uzliekams, nozāms. Un īstenībā viņš ir diezgan bezjēdzīgs, jo tāpēc, ka tu 100 metros tam noglēts asums ir, tomā neredzi, tālumā neredzi. Tā jau tu vari paskatīties kaut vai uz to bebru, kas grāvī pelda, vai uz jenocuni, kas tur ceļa malā. Šitais fiks fokus to noteikti palīdzēs. Tā kā man tā liekas, ja var atļauties, un teiksim, ir kaut kāda lielā termokamera, šito mazo noteikti vajag. Jā, tu domā tā kā tēmēklis, ja ir, vai... Nē, nu, teiksim, tev ir kaut kāda lielā termokamera, ko tu sēdēsi turnī, varbūt skatīsies tur kilometru, pusotra kilometra attālumā, bet šitā ir tāda, ko var asāt mašīnā, lai viņi mētājās. Lai tu vienmēr vari paskatīties, ātri paskatīties, nu, un arī tāpatām. Uzliekam uz jumta šitādu te. Nē, varam uzlikt pavēļināt. Nu, mierīgi. Vai šito te mums vajadzētu izdarīt, jā. Tā kā man viņi ļoti patīk, un ar 384 sensoru un fiksētu fokusu, jāpadomā, vai kādam citam ražotājiem vispārībā ir.
Bet, tiesa tas, ka, teiksim, 35. rāda ļoti, ļoti labi un ļoti cienījami. Arī visiem 300 metriem. Jā, es teikšu, ka, ja tā godīgi ar šādu termokameru pilnīgi pietiek Latvijas medībām. Vai tu varētu atpazīt, teiksim, pat arī tajos 300 metros, vai tas ir brieža bulls, brieža govs, un vilku no buka, kas vienmēr jautājumi arī tāpatām labs var atšķirt, jā, pilnīgi pietiek ar viņu, absolūti pietiek. Bet sanāk, tad, ja man atkal ir, pieņemsim, tonis 50 metros, tad es ņemu pašu mazāko un nemaz neiespringst, ja? Jā, jāskatās, es saku, tas ir grūti pateikt. Tur pieteikt izvēlēties, tur jāsaprot, kādas vajadzības ir. Es saku, ir kas medī ar bisi, veiksmīgi medī ar bisi. Bisēm arī ir daļai vītni un precīzi var šaut, tālu var šaut. Ir kam no vecām mantājumā, kas negrib ieguldīties medībās, ir daudz citu hobiju. Protams, kad naktī nomedīt ruksi un labs un noteikti lielāka iespējamība ir, un tad to termo vajag. Tad, ja negribās daudz tērēties, 500 nedaudz ir 500 naudiņām, un tev ir šis aparāts. Man liekas, ka viss, kas atļaujas, es taču visiem rekomendētu šitādu mašīnā. Zinām, mašīnā jābūt luterītim, tur kaut kādai velkamēšu ņorītei, rezervis nazītim arī, ja gadījumā, kas tad šito noteikti vajag. Šitais, man liekas, pirmkārt, viņš maz vietas aizņem, un tu vienmēr vari hopus uzreiz apstīties. Un baterija ļoti ilgi tur. Jā, un baterija ļoti ilgi tur. Mēs ap citu klausies, cik atšķirās cena 35 no 25. Premium optiks. Pēdējais jautājums. Premium optiks MUCLE. Ļoti vienkārši apskatīties, tu iekšā mājaslapā, uzreiz tu uzspiežot uz modeli, tev rādās visi modeļi, uzspied uz katru modeli un tu uzreiz redzi cenu un specifikāciju. Ir 450 ir mazais aptuveni, un pats lielākais ir 1250. Ok, bet teiksim 25 no 35. 100 eiro atšķirība tikai. Bet, zin kā, ja tev godīgi, es biju domājis, ka viņi maksās vairāk. Es domāju, ka 1500 viņi maksās. Viņi maksā tikai 1200 ar kaut kādu astīti. Tā kā es teikšu, ka īsumā ļoti labi. Un teiksim, cik mans favorīts, kas man obligāti jābūt mašīnā? 850. 850. Ok, viņš dārgāks, jā. Bet tāpatām. Šitādu aparātu vajag. Bet atkal, redz, tāpat situācija notiek. Es ja skatītājiem gribu ieteikt, kuru tieši labāk izvēlēties. Katram ir tik ļoti unikāli, arī tādā mazā Latvijā. Katras medības ir tik unikālas. Vietas, gan stils, gan viss pārējais. Man liekas, vienkārši tev ir jāsazinās ar mums un jāsazinās ar viesturi, jāuzjautā, jāizstāsta savu reālā situāciju, kāda ir, un tad mēs arī varam ieteikt. Jā, un tiekamies nākamajos video. Piesako mūsu sociālajiem premium optiks.lv tīkliem, Facebookā, TikTokā, Instagramā un uz tikšanos.